Linda, tu kā frakcijas vadītāja, kā Latvija pirmā vietā frakcijas vadītāja, saki lūdzu, kā tev šķita šīs dienas ministra prezidents Evikas Siliņas uzruna Saeimā? Vāja un ļoti romantiska. Un ir tāda sajūta, ka premjera dzīvo tādā pilnīgā kokonā, burbulī, sauc to kā gribi, un īsti no mūsu valdības vadītāja nejūt. Sazemējuma Nejūt, realitāti. sazemē realitāte tā ciet, ka viņi dzīvo citā. Un arī ar to enerģētiskas krīzes risinājumu, ar degvielas cenu pazeminājumu. Kas šodien notika? Latvija pirmā vietā iesniedza Saeimas lēmumu, ka tas ir jārīkojas nekavējoties, lai tiešām normalizētu šīs cenas, lai tiešām cilvēki varētu pēkšņi nebūtu šoka stāvoklī, kā šobrīd ir. Jā, un viens no koalīcijas ZZS deputātiem, Harijs Rokpelns, uzkāpa tribīnes un teica, ka valdība pati atradīs labāko risinājumu un iespējams ātrāk nekā kas. Tas jau skaidrs. Tā ir tāda retorika, kāpēc mēs balsojam pret, ko valdība un cik ātrā tempā izdarīs. Mēs varam vērot tikai publiskā telpā. Būs vai nebūs, tad tas ir jājautā viņiem. Ja? Kaut gan, saprot, tāda Saeimas lēmuma, tas ir vienkārši attieksmes paušana. Kā saka, attieksmes paušana, valdībai Saeima dod skaidru uzdevumu, kas jums ir jādara. Protams. Saeimas deputāti domā, ka degvielas cenām ir jāsamazinās šobrīd. Jā. Diemžēl, nē. Diemžēl šobrīd ir tiešām tāds sajūta, ka ir pretautiska koalīcija. Tā tas izskatās. Jā. Neieinteresēta tautas interesēs. Vispār nav tā sazobe, jā, un arī varētu strādāt kopā, risināt jautājumus kopā, bet absolūti pilnīgi tur ir. Kaut kā tad, vienotība vispār ir tādā savā nometnē dzīvo, savā pasaulē. Cerams, ka tikai līdz vēlēšanām. Un cerams, ka rudenī tas mainīsies ļoti būtiski uz labo pusi. Jā.